Čau, kā tevi sauc? Sveiki, mani sauc Kārlis Švirksts, augu minerālā barošana. Es tev brīdinu, 2 dienas bijuši cilvēki, kas ir runājuši, ka vispār minerāla mēsli ir slikti. Tātad tu esi kaut kāds konvencionālo zemnieku dievs, ja? Tu saki, ka minerāla mēsli ir, bez tiem vispār dzīvē vairs nevar. Nē, es īstenībā saku tieši otrādi. Tu saki, ka minerāla mēsls var dabūt ārā arī no bioloģiskā. Jā, tieši tā. Un, okay. Jo minerāla mēsla pēdējais, kas man ir atmiņā, uzsprāga Beirūtas ostā. Puse mājas aizgāja pa gaisu. Nu, tādā ziņā viņi ir ļauni. Vēl tepat īstenībā pie mums arī ir bijuši gadījumi, kad zibens iespēr minerāla mēsla noliktavā, un tas viss palido puskilometra. Apmēram skaidrs, kurā virzienā tu domā, bet nu, tad es ļaušu tev izpaust sevi. Tā, sveiki. Tad... Principā, tas, ko es vēlējos pateikt, īstenībā ir tas, ka augu minerālā barošanās, tas ir pamats ne tikai augam un labai ražībai, bet tas īstenībā ir arī pamats auga veselībai un izturībai, aizsardzībai pret slimībām un kaitēkļiem. Ja mums pašā sākumā, 2 lekcijas atpakaļ, Ausma stāstīja to, ka katru kukainīti var nolasīt nost visu, kādā veidā, kuru dabūt nost, tad īstenībā mēs to visu varam atvieglot, jo kukainīšu nolasīšana, tas jau ir tikai cīņa ar sekām. Mums būtu jācīnās ar to iemeslu, kādēļ tad tie kukainīši mums tur vispār ir, kādēļ mums tās slimības tajos augos dzīvo. Un to visu var nodrošināt ar augu minerālo barošanos. Lai mēs to tālāk varētu saprast, tad jāatgriežas pie pašiem pamatiem. Kā tad augs vispār no sēklas izaug? Kādi ir tie starpposmi, kādi ir tie apstākļi, kas mums ir nepieciešami, lai šis augs izaugtu? Tad pats pirmais, kas mums ir kvalitatīva sēkla. Un šī kvalitatīvā sēkla, tas nozīmē to, ka tā ir ģenētiski pielāgota. Tā ir attiecīgajai videi, kurā mēs vēlamies šo augu audzēt. Jo katrs augs un tās sēklas, augot attiecīgā vidē, mums pamaina mazliet savu ģenētiku, un līdz ar to arī tos apstākļus, kuros tā spējīga attīstīties un labi augt. Tālāk, kas mums ir nepieciešams? Mums ir barības vielas. Barības vielas, tas tāpat kā mums cilvēkam, tas, ko mēs ēdam, nosaka to, kādi mēs izaugsim. Bet, lai šīs barības vielas būtu aktīvi pieejamas, tad mums ir vajadzīga veselīga augsne. Mēs augus audzējam, ja vien neaudzējam siltumnīcās, hidroponiku sistēmās vai aeroponiku sistēmās vai laboratorijā, tad vienmēr tā ir augsne. Un augsnes struktūra un tas, kas augsnē ir pieejams, kādi mikroorganismi, kādas barības vielas, tas viss arī ietekmēs tieši to, kā mums šis augs. Bez tā visa, apstākļus, ko mēs diemžēl nevienmēr spējam ietekmēt, tie ir vides apstākļi. Piemēroti augšanas apstākļi, mums nāk augstums, karstums, mitrums, vējš. Tas viss arī nodrošinās šo te veselīgo augu beigās. Tiesa, ja mums būs iepriekšējie faktori, barības vielas un piemērotā vide, tad šis augs pats arī būs daudz izturīgāks pret apkārtējiem vides apstākļiem. Tas spēs paciest lielāku karstumu, augstumu, vējainību, lielākus kontrastus izturēt. Un pavasarī iespējams ziedi neapsals. Un tāpat, protams, aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem. Ar barošanu vien un uzreiz mēs to nevaram panākt. Tādēļ Ausmas piemēri, kā ar to cīnīties dabīgi bez ķimikālijām, ļoti labi noderēs gadījumā, ja mums tomēr rodās šīs problēmas. Bet tad
kas tad mums ir tās pamata lietas, kas mums ir nepieciešamas augam. Redziet, augs arī ēd. Un augam tie pamata elementi, tās pamata barības vielas, ko augs uzņem, saucās makroelementi. Tad slāpeklis, kas mums ir vajadzīgs augu zaļās masas nodrošināšanai, tas ir pamata elements, kas veido fotosintēzes procesā to zaļo masu tālāk. Bez slāpekļa mums zaļā masa neveidosies. Mums augs būs maziņš, nīkulīgs. Visas aminoskābes augos iekšā sastāv no slāpekļa. Aminoskābēs ir slāpeklis. Kas notiek, ja mums šīs barības vielas trūkst, tad lapas kļūst gaišas, dzeltenīgas, augs vāji attīstās. Nākamais svarīgākais elements – fosfors. Un tad ir fosfors piedalās enerģijas pārnesē. Visi enerģētiskie procesi, kas augos notiek, tie arī mums ir nepieciešami. Tāpat fosfors taisa ģenētiku augos. Augu ģenētikā, ja mēs no zinātnes puses skatītos DNS un RNS sastāvā, tad tur ir diezgan daudz fosfātu grupu. DNS un RNS spirālēs. DNS mums ir kā ģenētikas materiāls pamatam, RNS nodrošina to, kādas vielas šie augi ražos, kādus proteīnus, kādus enzīmus, kādas aizsardzības spējas tam visam būs. Tāpat fosfors ir ļoti svarīgs augu ziedēšanai un augļu veidošanai. Un deficīts, protams, arī, pamatā es īstenībā teiktu, ka deficīta problēma lielākā būtu šī vājā sakņu attīstība, jo ar vājām saknēm augs nespēs uzņemt pietiekami daudz minerālu vielu. Trešais tāds svarīgākais no šiem makroelementiem būtu kālijs, jo kālijs palīdz nodrošināt ūdens līdzsvaru augā. Tas aktivizē enzīmus un pārvada barības vielas. Tāpat nodrošina augiem šo šūnu stiprību, kas tālāk savukārt nodrošina izturību pret slimībām un kaitēkļiem. Tad pie makroelementiem vēl kalcijs, magnijs un sērs, arī kā šūnu sienu stiprības nodrošināšana, aminoskābes, chlorofila sastāvdaļas, un šie deficīti visi lielākoties parādās no ziedos, lapās, saknēs. Bez makroelementiem, kas būtu mūsu pamata būvmateriāls visiem augiem, mums vēl ir arī vesela čupa mikroelementu. Ja mēs ikdienā paši teikt, tagad ēdām makaronus, rīsus, vēl kaut ko, bet gribās jau tomēr to garšiņu tam visam arī kaut kādu, pliku jau negribās ēst. Tad šos varētu uzskatīt kā garšvielas, ko pielikt klāt. Tiesa, tas ne tikai pastiprina to garšu, tas dod arī kaut kādu labumu. Jo mēs jau to nelietojam tikai garšas pēc. Tām garšvielām visām mums ir kaut kāds bonus. Un mikroelementi, bors, varš, dzels, mangāns, molibdēns, cinks, tie visi ir kā sastāvdaļa no enzīmiem. Tie ir enzīmu aktivātori, kofaktori, kas mums nodrošinās visas barības vielu sintēzes augā. Stiprinās šūnu sieniņas, palīdzēs augu ziedēšanai. Piemēram, bora trūkums, ja mums būs izteikts bora trūkums, augs vienkārši neziedēs. Ja mums būs, molibdēna trūkums pākšaugiem, tad pākšaugiem neveidosies pākstis. Viņš uzziedēs, bet pāksti viņš neveidos tālāk. Tādēļ ir ļoti svarīgi pētīt šo mikroelementu daudzumu. Kas mums vēl ir jāzina? Un tas, kādā veidā tad mēs šīs minerālu vielas augos vispār dabonam iekšā. Mēs visi zinām, pamats, kā augs uzņem barības vielas, tas ir caur saknēm. Augs caur saknēm uzņem principā visus
elementus, gan makroelementus, gan mikroelementus. Bet vai augs spēj uzņemt to pietiekamā daudzumā un pietiekami ātri? Ja mums tas nepieciešams nodrošināt ļoti ātri, ja mēs redzam, ka augam jau ir problēmas, tad lielākoties tas būs mikroelementu problēma. Un mikroelementus augam, ja ir nepieciešamība, tad ļoti ātri var piebarot caur lapām. Mēs piebarojam caur lapām mikroelementus un cīnamies ar šīm sekām. Tas būs īslaicīgs risinājums caur lapām piebarot. Ja mēs gribēsim uzturēt šo augu veselu un nebarot viņu visu laiku caur lapām, tad mums vajadzēs tomēr tajā augsnē apskatīties, kas tur notiek un risināt šo problēmu. Trešais tāds nozīmīgais, ko varbūt ne visi vienmēr ievēro, tā ir mikoriza. Tagad bioloģiskajiem lauksaimniekiem ļoti daudz nāk šie sēņu preparāti, ko var iegādāties. Palaistīt laukus ar jau sēņu sporām iekšā, un tad šī mikoriza attīstās augsnē. Mikoriza tā ir sēne, kas principā viņa auga līdzās auga saknēm, bet, kā mēs zinām, sēnes veido tādas ļoti garas hifas. Un tā kā šī sēne izplešās daudz tālāk nekā auga saknes, tad tā caur savu struktūru nogādā šīs barības vielas augam klāt. Daudz tuvāk, daudz vieglāk pieejamas. Tāpat mikoriza, kā sēne, ir spējīga sašķelt daudz lielāku šo organisko vielu klāstu, daudz lielākus lielmolekulāros savienojumus. Piemēram, salmi, kas paliek pāri lauksaimniecībā. Vai augs to sadala? Nē, tas ir sēnes un baktērijas, kas to sadala augsnē. Īpaši sēnes, jo sēņu enzīmi spēj šķelt ļoti lielmolekulārus savienojumus un sadalīt smalkās daļās, ko tālāk augs var uzņemt. Alternatīvie varianti, kas ir barošana caur stublājiem, sēklu mērcēšana, vai teiksim tāpat hidroponikas sistēmas, aeroponikas sistēmas, tas ir specifiskos gadījumos izmantojams. Sēklu mērcēšana pirms dīkšanas. Īstenībā, ja mēs zinām to, ka augsnē mums varbūt nav uzreiz to barības vielu, tad mēs varam pamērcēt šīs sēklas, īpaši, teiksim, fosfors un cinks, kas ļoti svarīgi sēklu attīstības stadijā, sākotnējā dīkšanas stadijā sakņu veidošanai. Lai mums augs uzreiz veidot vairāk sakņu, tad vieglā šajā barības šķīdumā pamērcējam, tas uzsūks mazliet šīs barības vielas, un tas būs kā tas starta momentiņš auga augšanai tālāk. Bet, lai augs spētu to visu nodrošināt, tad mums īstenībā ir svarīga veselīga augsne. Kā es minēju arī, kas mums bija barības vielas, veselīga augsne, un tālāk jau pēc tam viss pārējais laikapstākļi un šīs izturības. Veselīgas augsnes pamats. Īstenībā, šo kā to uztura piramīdu esmu veidojis, kur apakšējā vissvarīgākā daļa ir fiziskā struktūra. Un šo fizisko struktūru varētu nodalīt atkal tālāk blakus piramīdiņa, kas ir nomogramma augsnes granulometriskā sastāva noteikšanai. Jo, ja mums augsne ir mālaina, smilšaina, smilšmāls, putekļi, tad tas viss ietekmē to, cik daudz barības viela mums būs pieejams, kāds būs mitruma līmenis augsnē, cik viegli augam to visu būs uzņemt. Un katra veida augsnē mums īstenībā ir nepieciešams savādāks barošanas veids, savādāks šīs koncentrācijas barības vielām, jo mums atšķirās augsnes daļu izmērs. Tāpat mums atšķirās arī mikroelementu un makroelementu izmēri. Un vienā augsnē vieni elementi vieglāk plūst cauri, citā augsnē atkal citi elementi plūst cauri. Šo granulometrisko sastāvu to var arī mājas apstākļos noteikt.
ja ir vēlme. Paņemt mērcilindru, kaut vai vienu burku, augsni, kārtīgi samaisīt, uztaisīt tādu duļķainu šķīdumu, litra, nosēdināt un pēc tam skatīties pēc sadaļām, kā tas nosēžas. Jo vispirms nosēdīsies smiltis, pēc tam nosēdīsies šīs putekļu daļņas un tad māla daļņas, jo māla daļņas būs vismazākās. Tās nosēdīsies pašas pēdējās. Un tad mēs procentuāli varam pēc šī parēķināt, cik mums ir māls, cik mums ir putekļi, cik mums ir smilts, tīri tilpuma ziņā un apskatīties, kāds tad mums ir šis augsnes tips. Un tālāk jau pētīt, kas konkrētajam augsnes tipam ir labāk piemērots. Tad bez fiziskās struktūras mums veselīgai augsnei nepieciešams ķīmiskais līdzsvars barības vielām, bioloģiskā aktivitāte, kas būtu baktēriju un sēņu daudzveidība. Ieteicams ir 5:1 vai vairāk sēnes pret baktērijām. Mums šo sēņu, mikorizes un līdzvērtīgo sēņu ir krietni vairāk nekā arī baktēriju, jo tās palīdz daudz labāk. Un tad ir organisko vielu daudzums. Latvijas augsnēs organisko vielu daudzums ir ļoti zems. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs tas ir principā zem 2%. Normāli augsnei, lai tā funkcionētu ļoti labi, vajadzētu organisko vielu daudzumu augsnē palielināt līdz 6–7%. Jo organiskās vielas spēj aizturēt ļoti lielu daudzumu mitruma. Un līdz ar to mums šī laistīšana, lietus problēma, vasaras karstums lielā mērā atkristu. Mēs iegūtu daudz labākas ražas, daudz spēcīgākus augus. Kas tad mums vēl bez šī visa, ko es jau sākumā teicu, aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem? Stiprs augs neslimo. Viņš vienkārši nav piemērots mērķis. Jo, ja mēs tagad paņemam augu, kā piemēru kartupeļus, arī pats esmu novērojis. Kartupeļu lauks. Mums ir lakstu puve kartupeļiem. Ļoti izplatīta problēma. Vai ne? Mēs paskatāmies, kurā vietā šī problēma vairāk parādās. Mums šī problēma parādās tur, kur ir kaisīts ļoti daudz slāpekļa. Uztaisām analīzes, mēs secināsim to, ka mums tur ir kālija trūkums. Ja mēs pamēslosim šos laukus ar kāliju vairāk, kālijas atturošās mēslājumus, mēs lielu daļu lakstu puves atbrīvosimies no tā. Tas nebūs, protams, uzreiz, tas nenotiks viena gada laikā, jo tam visam jāiestrādājas augsnē. Nākamajā gadā mums kādi procenti 30–40 lakstu puves būs mazāk šajā vietā, jo kālijs darbojas kā dabīgā aizsarga barjera. Tas stiprina augu šūnu sieniņas, un stiprākas šīs augu šūnu sieniņas nodrošina to, ka mums šīs sēnes netiek iekšā. Tāpat teiksim, kalcijs. Kalcijs darbojas kā līme. Tas salīmē augu šūnas daudz tuvāk vienu otrai. Un arī mums šīm baktērijām, sēnēm, mums ir daudz grūtāk iekļūt iekšā šajā starpšūnu telpā, lai tālāk pēc tam izplatītos šūnās. Mazāk pētīts, bet arī aktuāls silīcijs. Silīcijs savukārt uz diezgan daudziem augiem uz lapu virskārtas veido plānu kārtiņu, un tad sanāk tā, ka kukaiņi negrib ēst šīs lapas. Jo, mēs paši arī, silīcijs, klasiskais no silīcija dioksīda stiklu taisa. Tad vai mēs gribam graust tādu materiālu? Diez vai. Līdz ar to arī kukainis to negrib ēst. Pretējais efekts, teiksim, kā es teicu, slāpeklis, slāpekļa pārdozēšana. Ja mēs pārmēslojam ar slāpekli, tad augu lapas kļūst mīkstas, sulīgas. Tās kukaiņiem ir ļoti pievilcīgas, jo tajās ir viegli iekosties. Un mums kukaiņu daudzums mūsu laukā krietni palielināsies.
tādēļ, lai to visu nodrošinātu, principā jāveic regulāras augsnes analīzes. Mums jānoskaidro to, kas mums ir augsnē un ko mums vajag pielikt klāt. Mēs pēc tam, kad esam veikuši šīs analīzes, izvēlamies sabalansētu mēslojumu. Nemēslojam tikai slāpekli, fosforu, kāliju. Mēs skatāmies arī mikroelementu daudzumu. Un viena tāda lieta, ko darīt visas sezonas laikā, uzraudzīt augus, apstaigāt, apsekot, paskatīties, jo augs ar mums runā. Viņš lapās parādīs, ar lapām, ar stumbru, ar ziediem, kas mums trūkst augsnē, kas mums trūkst šajā vidē, vai mums trūkst viens mikroelements, vai otrs, vai trešais. Šos datus mēs pierakstām, un mēs secināsim nākamajam gadam, ko mums vajag pamēslot. Un rūpēsimies par augsnes veselību ilgtermiņā. Ja mēs to gribam darīt, tad īstenībā ļoti labi ir lietot sabalansētos minerālu mēslu un principā pat organiskos vairāk, biokompostus, organisko vielu, palielināt augsnē organisko vielu daudzumu, jo tas nodrošinās pēc tam labāku tālāko attīstību un mazāku nepieciešamību pēc konvencionālajiem minerālu mēsliem. Paldies! Labi, piedod, Kārlis, šodien ir tā diena, kad tu nevarēsi kļūt slavens ar atbildēm uz jautājumiem, jo mums vienkārši jāsteidzās uz priekšu. Tas nekas. Bet ikdienā šito zinātni arī no tevis var dzirdēt, arī, ja negribas iestāties Buldu tehnikumā, bet tikai pavadīt piekdienu vakarus ar tevi. Ikdienā, ja ar mani pakonsultējas, tad var dzirdēt visādi citādi. Ikdienā es strādāju Buldu biotehnoloģiju centrā laboratorijā, veicu augsnes analīzes. Ok, tātad tu neesi gluži mācības spēks, kuru var klausīties aizgūtnēm. Ok, bet uzdot kaut kādu jautājumu vai ko? Uzdot jautājumus, jā, var. Izskatās, ka tu varētu būt arī mācības spēks, vai ne? Jā, un ir viens jautājums, redzi? Analīzes var nodot pie jums un dabūt atbildi. Analīzes var pie mums nodot un dabūt atbildes arī, jā. Atkarībā, ko grib noteikt. Ko jūs gribat? Piemēram, augsnes sastāvu? Nē, pamat. Ir magnīs vai nav magnī? Pamat analīze, organisko vielu daudzums, augsnes skābums, slāpeklis, fosfors, kālis. Jā, 25 eiro tas maksās par audziņiem. Ideāli, Kārli. Divas meitenes saka par tevi ideāli. Kārli, tas kopā jau ir 50 eiro. Kontaktus, ja gribās smalkāk, tad laboratorija @buldur.lv var uzrakstīt e-pastiņu, atbildēsim ar visu detalizēti un ko noteikt. Un kā. Jā. Tā, cienītie kolēģi, lūdzu nepārslēdziet slaidu vēl. Ir miljoniem cilvēku, kas grib nofočēt Kārļa tos laboratorija @buldure.lv. Riktīgi neviens vairs neko neatcerās. Tur šī nakts vidū jāzina. Laboratorija @buldure.lv. Tieši tā, ļoti elementāri. Labi, sirsnīgs paldies. Elementāri, neelementāri.